Labdien, mēs turpinām iepazīstināt ar saviem kandidātiem. Es esmu Jānis Vimba, Siguldas novada kultūras un turisma centra direktors. Un došu vārdu mūsu nākošajiem kandidātiem. Sveiki, esmu Silvestris Endelis. Esmu māplietis, vīrs, 2 bērnu tēvs. Māpils pagasta iedzīvotāju padomes dalībnieks. Māplietis esmu bijis kopš 5 gadu vecuma, mācījies Māpils vidusskolā, pabeidzu arī Māpils profesionālā vidusskolu. Un, apmēram 10 gadus atpakaļ pēc augstskolas mēs ar sievu pieņēmām tādu apzinātu lēmumu, ka mēs izvēlāmies dzīvot Māplī, veidot ģimeni Māplī, un tā mēs šeit esam šobrīd. Tātad es esmu Linārs Ligers. Tāpat tās Māpils pagasta ilgadīgs iedzīvotājs, dzīvoju no pašas bērnības. Esmu uzņēmējs, lauksaimnieks, tāpat tās arī esmu lauka attīstības partnerības administratīvais vadītājs. Tāpat tās arī esmu tēvs, vīrs, vienkārši cenšos būt aktīvs iedzīvotājs. Pirms mēs ķeramies pie sarunas un nedaudz plašāks jūsu iepazīšanas, tāds standarta jautājums, kāpēc Siguldas novada partija, kā tu šeit nokļuvi? Doma par politiku, protams, figurēja ik pa laikam, bet līdz šim, manuprāt, bija tā, ka nebija īstais laiks, jo, manuprāt, tā ir diezgan liela atbildība. Atvēlēt tam pietiekoši daudz laiku. Tajā dienā, kad Erlends zvanīja, aicināja, man bija varbūt tāda nedaudz veiksmīga sagadīšanās, ka es biju pieņēmis lēmumu, ka es veikšu darbu pašreizējā darbvietā. Un aprunājoties ģimenē, sapratām, ka varbūt šis varētu būt labs laiks, kad pietiekoši uzmanības tam arī varētu veltīt, un tad pieņemam lēmumu, ka Siguldas novada partija varētu būt tā partija, kurā es kandidēšu. Man līdzīgs tās, man arī uzrunāja, jo līdz šim esmu bijis arī vēlēšanās un arī Māpils novada deputāts. Principā uzskats mans tāds, ka jābūt aktīvam, un ja tev aicina, pildīt, tas ir daļa iesaistit ne tikai tādā ikdienišķā dzīvē, bet arī lielākā jau savā ziņā iesaistit. Līdz ar to, tad es piekrītu, jo mans uzskats, ka jābūt aktīviem, nedrīkst sēdēt mājās un stāstīt tie, cik slikti strādā citi, līdz ar to, tāpēc tas mans tāds stimuls ir. Kas ir tāds ikdienas rutīnas, ikdienas darbi, ko jūs katru dienu darat? Šis ir ļoti labs jautājums, jo man šobrīd šīs rutīnas mainās. Gandrīz 10 gadus nostrādāju uzņēmumā Kvisi. Šobrīd šo darbību pārtraucu. Mana ikdienas rutīna īstenībā līdz šim rīta rutīna nemainās no tā. Bērnu izvadāšanu pa skolām, pa bērnu dārziem un darbdienas pavadīšanu. Mums Māplī paveicies, kad ir ļoti daudz šādu pulciņu un nodarbības, kur bērnus var iesaistīt. Un mani bērni šobrīd ir tik maziņi, ka viņi vēl jāved tur, jāpieskat, ja viņi nedarbojas patstāvīgi. Ļoti liela dienas daļa man tieši paiet Māplī. Mana dienas rutīna ir, protams, arī bērnu izvadāšana, jo mums ir sievas sadalīta pienākumi. Es no rīta izvadāju un sieva vakarā paņem bērnus. Bet tā bērni došanās uz darbu. Tā kā esmu administratīvais vadītājs lauka attīstības partnerībā, mēs strādājam Eiropas finansējumu. Palīdzam apgūt saucamos līderu projektus. Tad sanāk ikdienā daudz runāt ar esošiem uzņēmējiem un topošajiem jaunajiem, kur nāk dzirksti dažreiz savām idejām, bet nāks, kā es kolēģiem saku, esmu tas, kas dažreiz aplauž spārnes, sākumā noliekot, kad es viņiem sāku prasīt, kā tu to nodrošinās, Tāds tā kā konsultants.
Tāpat tās bez šo projektu apgūvu palīdzu arī piesaistīt finansējumu meklējušiem pašiem jauniem uzņēmējiem, kas īsteno projektus. Viņiem nav tā, ka mājās vēl tur 10,000 vai 20, ko investēt uzņēmēju darbībā. Tad esmu tas cilvēks, kas tā kā palīdz ar Altumu runāt arī, vai kāda cita finanšu institūcija. Un tad, tā ir man dienas pirmā daļa, un tad vakar pusē atkal ir došanās pa lauku darīšanām, savu uzņēmēju darbību, kārtošanu. Tādā veidā ir man dienas ikdiena. Mums sanācis ir neviļus labs tiltiņš uz to tēmu, par kur mēs gribējām runāt. Tā kā uzņēmēju darbību novadā un kā to stimulēt, un vai mēs redzam kaut ko, kas ir, mūsuprāt, uzlabojums, varbūt ne gluži pilnīgi šķērsām, bet uzlabojums. Un tas droši vien ir tas viens no iemesliem, kāpēc mēs esam politikā. Jā, jo man šis te uzskats, par ko mēs iepriekš arī nedaudz runājām, ir tas, ka, ja mēs skatāmies no biznesa viedokļa, nedaudz ieskatāmies, mums ir pašvaldība, ir šīs te pamat vajadzības un pamat nodrošināšana, izglītība un sociālā aizsardzība. Jā, tātad. Un, lai to nodrošinātu, tam visam ir nepieciešams finansējums, un no otras puses, tad, kā mēs varam palielināt budžetu, kā mēs varam šīm pamatvajadzībām un pēc tam visam tam jaukajam, ko papildus pašvaldība nodrošina, iegūt pēc iespējas vairāk līdzekļus. Un tad šī te uzņēmējdarbība un cilvēki piesaisti novadā, izveidot novadu pietiekoši interesantu jauniem cilvēkiem palikt novadā. Un, tad ir šī te viens ir, protams, infrastruktūra pats par sevi, bet cik daudz pašvaldību var piedalīties un palīdzēt, ja mēs runājam kaut par diezgan lielu tematu, par dzīvojamo fondu, pieejami dzīvokļi, zemes pieejamas, mājas pieejamas, tā, lai tad mēs to novada iedzīvotāju skaitu varam palielināt, kas atver visas šīs pārējās iespējas, manuprāt. Saprotam pareizi. Mēs esam fokusējušies šobrīd uz Malpilu, uz diviem kungiem no Malpilas, bet tas nenozīmē, ka mēs runājam tikai par Malpilu un Malpilas problēmām. Šīs problēmas, mūsuprāt, ir visa novada problēmas, un skaidrs, ka ne tikai iedzīvotājs ir svarīgs, bet arī šis uzņēmējs, kurš rada vietas, lai Siguldas novads nepārvērstos lēnām par tādu guļamrajonu, kā mēs pirms tam runājām. Rīgā strādājam, dzīvojam šeit, it kā visu izmantojam, bet patiesībā neredam uz vietas šeit šīs darba vietas. Kaut ko līdzīgi? Jā, katrā ziņā mans uzskats ir, vai radīt uzņēmēju darbību, nav jau jādomā uzreiz tādu lielu kaut kur 100 darbinieku. Man tā pieredze rāda arī, kad jāsāk ar to mazumiņu, ko tieši kas man darba specifika, un arī tas pa visu Siguldas novadu, kad piemēram, mums ir tāda veiksmes stāsti, kur sāk tur viens cilvēks kā hobiju līmeni sāk attīstīt, ja? Un tad jau viņš beigās aiziet jau uz Lionu, jau aiziet eksports, ja? Un tad tā kā, es teiktu, kad uzņēmēja darbība jāskatās, jāsadala vairākos līmeņos, ja? Tātad šis mazie, kas arī ekonomikā ir mazie uzņēmēji, un tad jau vidēji un tad lielie, ja? Un tad es jau teiktu, kad protams, ir gandarījums, kad novadā ir liela uzņēmēja, kas nodrošina tādas tiešām stabilas darba vietas daudziem cilvēkiem un tam līdzīgi. Man tā liekas ļoti, jāpievērš jau uzmanība ir arī šiem mazajiem vidējiem uzņēmējiem, ko sākas vispārībā, jo tas arī lielais uzņēmums kādreiz jau sāk ar tādu mazumiņu, kaut ko hobiju līmenī, piemēram, kaut ko ražot un tad tas aiziet. Tāpēc arī liela arī loma tam, kā pašvaldība atbalsta šos mazos vai palīdz, ja, kaut vai ne tur finansiāli atbalsta, ja, bet tur saviem kaut kādiem pieejamiem resursiem vai visādi, pašvaldība var visādi stimulēt uzņēmēju darbību. Vai līdz šim ir bijusi, jo jūs ikdienā dienā tiešām ir ar uzņēmēju darbību, pārsvarā vai ar kādu citu, kurš uzņemās kaut kādu atbildību un veido savu uzņēmumu. Vai ir sajūta, ka Siguldas novads var darīt vairāk, lai šī uzņēmēja darbība attīstītos? Es uzskatu, ka noteikti.
Nu jā, kā es teicu, par šo pašu infrastruktūru, kaut vai mēs runājam par tādu pamatvajadzībām kā kvalitatīvu ceļu nodrošināšanu, bet arī tas, ko runājām par to, kad vecākiem ir iespēja bērniem iet bērndārzā, iespēja šī te pēcskolu aktivitātes, Pagarinātā grupa, vai kādu mēs viņu nosaucam. Jā, pagarinātā grupa, kas nenozīmē, ka 3 stundas mēs sēžam telefonos, ne? Kas, diemžēl, varbūt ir arī realitāte. un arī šīs te iespējas tā vienmērīgi pa visiem pagastiem un, protams, pilsētu, kad ir šādas iespējas, respektīvi. It kā sīkums, bet tas palīdz vecākiem tiešām nodarboties pirmkārt jau ar savu darbu, otrkārt varbūt radīt kādas idejas par uzņēmēju darbību, kādu nākotnes savu sapnu realizēt. Tieši tā, tur es piekrītu pilnībā, jo tā ir problēma jauniem vecākiem, īpaši, piemēram, tādu pašu 7-gadnieku, ka tev no skolas 2-3 jāizņem ir, un tas, ja tev nav, piemēram, omīt vai opīts, ja, kas arī mūsdienās bieži vien strādā, ja? Tas nozīmē, ka tev ir jāizraujās pašam, un tad tu bieži vien, kas ir prioritāte? Bērni, darbs, ģimene, ja? Tad tev liek izvēlēties savā ziņā. Tur pilnīgi piekrīt, kad ir jābūt kaut kādām pagarinātajām grupām un liederīgāk pagarinātajām grupām, jo, piemēram, mēs no savas pieredzes zinām, bērns arī paliek pagarināto grupu, apbraucam mājās jau 5, 6, 7 vakars ir, un tad tu sāc ar mājas darbu pildīšanu. Tas ir kopīgi, un tad tu sāc atgūt atkal visu savu zināšanu. Bet runājot par to, kā uzņēmēja darbība un pašvaldību sasaist kopā, tur arī esam runājuši. Un, mans tas viedoklis ir to, ka pašvaldība, protams, mēs esam pašvaldība kā tāda palikusi lielāk. Ja? Mēs esam salikt vairāki pagasti vienā lielā sistēmā tagad un tam līdzīgi. Un, protams, viss ir, lai vieglāk šo pašvaldību darbinieku administrēšanu, tad uztaisīt lielus iepirkumus, ja? Vienu lielu iepirkumu. Tad mans tas skatījums ir tāds, ka šie iepirkumi jāsamazina, piemēram, kaut kādu pagastu līmeņos tikai, kura ļaujot, piemēram, arī vietējiem uzņēmējiem, jau esošiem vai jauniem, kas izveidosies, viņiem startēt, piemēram, to pašu ceļu vai infrastruktūras sakārtošanā, uzturēšanā, jo izsludinot vienu lielu iepirkumu, tur ir ierobežots loks, kas to uzņemsies, kas vispārībā uzsāks, jo pirmkārt tas prasa lielas naudas līdzekļus, resursus, jau kaut kādu pamatkapitālu, kad sadalot mazākās, tas neliekas, respektīvi arī tam lielajam startēt. Ņem un startē mazākajos lotēs iekšā, ņem savu līdzdalību, bet arī pavērst tādu konkurenci, tādu, manuprāt, veselīgu konkurenci, kur vietējie tieši uzņēmēji var tie paši lauksaimnieki vai kāds cits, kurš, piemēram, tajā ziemas sezonā viņš var, piemēram, atļauties braukt uz sniegu tīrīt, uzturēt ielas, kas ir svarīgi. Tā es redzu, ka var palīdzēt, viens no variantiem, kā var palīdzēt arī šiem mazajiem uzņēmējiem. Un konkrēts mazs darbs, kas liekas arī tāds sīkums, bet, un nenoliekot to, ka ir daži no iepirkumiem tiešām vajadzīgi apkopot, un lai viņš ir viens vesels, bet ir kaut kur šajā apvienošanas procesā ir pazudis tas, ka tas ekonomiskā izdevīguma princips, ka tiešām mēs sadalot lotēs, iespējams šis būtu kvalitatīvāk, lētāk pašvaldībai, līdz ar to mums iedzīvotājiem. Tieši tā, jā, katrā ziņā, ja tas kaut kāds, pamatlīdzekļu pirkšana, tur kaut kādu papīru vai tad, protams, apjomīgāk pirkt vienu lielu iepirkumu, tad pa visām iestādēm mēs izdalām. Bet atkal uz pakalpojumu sniegšanu, tur, es domāju, īpaši, ja tas ceļ kaut kādu infrastruktūru skar un tam līdzīgi, tad, mans uzskats ir sadalām, jo beigās jau sanāk tā, tas lielais uzņēmējs, kurš vinē šo iepirkumu, protams, viņam jau nav tas darba spēks viss uzreiz pieejams, lai sadalītu. Viņš pēc tam atkal ņem šo kaut kādus apakšniekus, kas to dara. Un tad viņš sanāk trešais starpnieks, tā kā viņa darbu dara citi, viņš trešais, kas koordinē. Protams, tas atvieglo pašvaldības darbu, bet jādomā, tad ir tāds kopēji,
Mans uzskats, tāpēc arī tā pašvaldība, kurai jākoordinē, kas uzņems arī atbildību. Ja? Un tad šie mazie uzņēmēji, kas dod iespēju viņiem pašiem nodarbināt, izslēgt šo trešo starpnieku, kur iespējams arī beigās rodas ietaupījums. Bet, tas ir, kā lai saku, vairāk netaisīt tādus globālus šos iepirkumus, bet tādus mazākus, tādus individuālākus un tam līdzīgi, jo arī katrā pašvaldībā jau arī tās vajadzības un prasības arī atšķirās, ja, šo ceļu uzturēšanas. Tā. Tad es laikam pieminēšu to, ko jau katrā sarunā esam pieminējuši par šo komunikāciju. Man liekas, ka pēc šīs teritoriālās reformas, tad, kad ir 2 reizes lielāks, 3 reizes lielāks novads, 2 reizes lielāks budžets, šīs ierastās varbūt tās vietējo uzņēmēju saistības ar vietējo pašvaldību saistības ar uzņēmējiem varbūt palika tādas attālākas un augstākas. Protams, ja mēs veidojam šo vienoto centralizēto pārvaldību, tad nebūs tā, ka tie darbinieki, kas tur strādā, zina katru uzņēmēju, visas šīs iespējas, ko uzņēmēji var sniegt, potenciāli, kur ir šie ieguvumi. Tas par to, kā to risināt, noteikti varētu būt, izskatot šos sadalītos varbūt iepirkumus uz pakalpojumiem, bet arī šī komunikācija pēc būtības ar biedrībām, grupām, šīm pašām iedzīvotāju padomēm mums, manuprāt, ir labs sākums pašvaldībā ar šīm padomēm. Un varbūt ar tām ir iespējams vēl vairāk komunicēt tieši ar cilvēkiem. Jo pats trakākais, manuprāt, kas var notikt, kad mēs izveidojam jaunas šīs darba grupas pašvaldības iestādē, tiek algoti jauni darbinieki, kas attiecīgi, manuprāt, palielina šo birokrātisko aparātu, bet izmanto to, kas jau ir potenciāli sācies, un atļaut šiem pagastiem varbūt nedaudz vairāk individuāli strādāt un būt kā šis tilts starp pagastu un novadu un respektīvi arī pašvaldību. Atkal neviļš sanāca labs tiltiņš uz nākošu, ko es gribētu no jums nedaudz izrunāt. Vai novada iedzīvotājiem vajag iesaistīties pašu valdībā, pašvaldībā? Vai tas ir jēgpilni, jums ir, varbūt ne liela, bet neliela pieredze tajā ir? Vai vajag, un kāpēc tas jādara? Mans viedoklis jau būs ļoti atkal atgriežoties uz Mālpils iedzīvotāju padomu, manuprāt, mums ir ļoti veiksmīgi padomu un tieši par to, ka mēs esam līdzīgi domājuši un aktīvi pagastu iedzīvotāji un mums tiešām ir iespējams atskatīties uz to, ko mēs jau šo nosacīju gandrīz 2 gadu laikā, pusotru gadu laikā esam paveikuši un kā mums šī sadarbība veidojas ar pašvaldību. Bet tā pašā laikā, manuprāt, mans uzskats ir, ka varbūt citas šīs padomas to neizmanto līdz galam. Tas noteikti varētu būt saistīts ar to, ka nav līdz galam skaidrs tās iespējas. Ko tā padoma varētu darīt? Es tieši gribēju teikt, vai cilvēkiem ir skaidrs vispār, jo ir jauna institūcija, ir kaut kāda jauna kanāla, kā var tikt pie informācijas un atdot arī informāciju. Bet vai ir sajūta, ka cilvēki saprot, kas mums šis veiksmes faktors ir, kad mēs esam no padomas ejam pie pašvaldības respektīvi un nepārtraukt prasam. Droši vien, kad līdz brīžiem līdz pat kaitinoši prasam par to, kad vai par šitā, kā mēs varam iegūt šo, kas mums ir jāizdara, kādu priekšnosacījumu, lai mēs varētu potenciāli domāt par nākošajām pagasta attīstībām. Bet tā, lai es teiktu, ka tagad mums ir šī iedzīvotāju padoma un mēs varam darīt šīs 10-20 lietas, tas šobrīd nav izstrādāts. Jā, pilnīgi piekrītu. Tāpēc arī esmu šeit, jo manas gada sākumā nebija plāns iet uz vēlēšanām, bet tā kā mani uzrunāja un mans uzskats ir, ka cilvēkiem jābūt aktīviem, jāpiedalās šādās gan vēlēšanās, gan padomēs. Un kā lai saka, ja cilvēks nav aktīvs, kā lai tā vadība saprot, ko tu viņš grib. Ja? Es uz to arī mudinu. Jā, jo respektīvi, jo vairāk cilvēku, jo dažādāk viedokļi.
Un vienmēr var atrast arī, piemēram, arī, ja tie viedokļi ir stipri atšķirīgi, vienmēr var atrast kompromisu šo vidusceļu, kur tad cilvēki iet un izrunājās, un nevis sēdēt mājās, un stāstīt, ka visi slikti, neviens neko nesaprot tur, Tāpēc mans aicinājums ir tiešām cilvēkiem būt aktīviem, piedalīties, un tā, kad vienīgi arī, protams, manā ziņā ir tas laika ierobežojums, jo tev arī tu esi uzņēmējs, tu esi darbinieks, tu esi tēvs, vīrs, un tam līdzīgi, protams, laika ietvaros, laiks ir ierobežots, un tas viss jāsadala, bet tādā ziņā mēs tā kā māplieši esam, es varu tiešām ar lepnumu teikt, ka Māpoles iedzīvotāji ir ļoti aktīvi, jo mums ir daudz dejotāji, daudz dziedātāji, daudz visādu pulciņu, mums ir aktīva pašpārvalde. Tādā ziņā uzskatu, ka mums ir paveicies, un arī mums ir arī vairāki deputāti kandidāti arī no citām partijām. Tā kā, es uzskatu, tāds rezumē, ka cilvēkam jābūt aktīvam, viņam jāiet un pat īstenībā šādām tev uz vēlēšanām, nevis jābūt tā, ka viens ņem zvanu un tev mēģina pierunāt, bet jābūt tā, ka cilvēkam pašam jāgrib startēt, iet, un kad pilnīgi pēc tam tie, kas šo visu organizē, šādu lielu pasākumu, kad viņiem ir jāizvēlas, nevis jāmeklē pašiem šos aktīvos cilvēkus. Nevis mazāko ļaunumu, bet lielāko labumu. Jā, tieši mainīt to domāšanas veidu. Mēs pamazām tuvojamies sarunas noslēgumam, un mēs jau tā kā iesākām Māpils, Krimulda, Leduri. Vai mums ir tik ļoti atšķirīgi, vai mēs esam tik ļoti? Skaidrs, ka mēs ar kaut ko atšķiramies, mums ir katram sava identitāte, katram savu vēsturi, bet vai tiešām ir tik ļoti atšķirīgi, ka mēs nevaram mūsu kopējās Siguldas novadu radīt vēl labāku dzīvesvietu? Noteikti mēs esam savā ziņā līdzīgi. Mēs visi esam bijuši ilgu laiku neatkarīgi novadi, bet tās līdzības un tās, manuprāt, kas varbūt ir šobrīd, ir tas, ka katram ir savas prioritātes, katram ir savs redzējums un skatījums, un tas, ko es, piemēram, sagaidu no pašvaldības, ir kā lēmēja varas, ir, kad ir šī vīzija, ir šī kopējā novada attīstības virziens. Un ja ir tas kopējais virziens, un mēs katrs pagasts ar savu unikalitāti nosacīti, varam šajā virzienā doties un tādējādi veidot kopēju stipru novadu. Jā, tieši tā. Katrā ziņā, kā tu minēji, mēs esam kaut kur atšķirīgi, kaut kāda mentalitāte un tam līdzīgi, bet kopumā jau neesam tik ļoti atšķirīgi. Mums piemērs tie paši partijas saraksti, kur dažādi novadu pārstāvji katrā ir. Un vienmēr saku, ir jo vairāk viedokļi, jo vairāk diskusijas, jo beigās tas gala rezultāts ir tāds labs kompromiss, ko mēs atrodam. Un lai kāds būtu šīs mūsu novada atšķirības nelielās, vienmēr mēs varam atrast to kopsaucēju, to vienu, kas apmierinātu visus. Brīnišķīgs noslēgums mums ir sanācis nesarunāt. Es tikai piemitināšu no savas puses, kā piemēru, komanda ir spēcīga savā dažādībā. Jā. Un jo dažādāka ir komanda, jo spēcīgāk viņa var savus mērķus pirmkārt jau uzstādīt un arī jaudīgāk viņus sasniegt. Un skaidrs, pa ceļam ir daudz kompromisu jāgūst. Paldies, ka skatījāties!